Vispār šādos dīķos nevajag līst iekšā ar ekskavātoru. Nu, nav tik liels bats. Un ja lien iekšā, nu vajag to darbu izdarīt šādu. Un nav kas dara, negrib riskēt baigi daudz. Nu, tad ir jāprasa par kaut kādu 15 tonnīgo, kaut kādi 70, pat 75 vai pat 80 eiro stundā, jo mazāk nav jēga. Tie riski kādi ir, un tā traktora laušana kādi ir, nu, mazāk toči nevajag prasīt. Jā, un te ir man jāiztīra šitas galiņš jālien iekšā. Es zinu, ka te apakšā dibena nav. Es jau te tīrīšu to dīķi. Bet mums te dambi izskaloja gar malu. Un. Bišķiņ to galiņu ir pieskalojis. Tagad domāju, ko pamēģināt ar šo maziņo. Pastīties, kas te notiekās. Vai kā? Bet kaut kā jāiztīra viņš ir. Bet tā pareizāk ir vispār par gabaldarbu. Nezinu, tur vienoties par summu. Nu, es kā piemēru, tur 1000 eiro tur vai 2000 eiro, lai tev kaut kas paliek pārējā gadījumā piegrims par riskiem un lai tev pietiek, lai saremontātu ekskavātoru, ko tu tur esi pat ūdeni dzīvojies. Un riskējies. Jo tas risks šeit ir tāds, ka tu vienkārši ekskavātoru var pakāst šajā bezdibenī. Nu, es tā cenšos, jā, kad ir cietais cipars pārsvarā tā. Nu, piefiksējam abi divi. Ot, par šito darbu es gribu šitik. Viss. Izdara 3 stundās, nu ir 3, 5, nu ir 5. Tāds info. Nu jā, un tāds bats jau nav, ja pa 50 eiro, labi, šito var pat tur pa kaut kā 45 eiro stundā ar šito ņemties šitien. Bet ar lielo toču lielāku ciparu, jo šito ir vienkāršāk izvilkt un nav tas risks tik liels, ja viņš arī piegrimst. Tā kā tā, nu, es tā cenšos, jā, es nelienu pa ļoti lētu naudu. Lai savādāk sanāk tā, ka, ja tev viņš nogrimst, visi traktori atbrauc, tur vēl viens trailers, vēl viens ekskavators, vēl nedod Dievs ar vinčām kaut kādām tehnikas vienībām, tur beigās tu esi ritīgā mīnusā. Es tādos nelienu iekšā baigi. Patīk sarežģīti objekti, ir interesanti, bet, nu, ar galvu, nu, un ciparziņā ar galvu. Tagad tā ir. Pievilk bišķi, to smilšu ķērā arī. Izraku pārējuši tur. Jā, un vienkārši videoju par to, ka paskaidroju klientiem, kāpēc tur 60, 70, pat 80 pa vidējo ekskavātoru. Tāpēc, ka tur ir baigi riski, lai to iztīrīt, tur ielīst iekšā, un ja arī kaut kas notiek, tad klients jau nekad tā negrib maksāt. Ir vienojušies par cenu un viss. Tā kā tāds, ja? Tiem ekskavatoriem ir šeit tad, kad tu piegrimsti. Riski ir baigie. Tā tagad izskatās. Bišķi pievilku tur, ritīgi to putraku izgrāb ārā tā baigi. Necentos tāpat tur lietas ir. Bišķi pievilku to maliņu.